Un tagad es parādīšu, kā notiek šīs kameras vadība. Tādā ziņā, kad mēs kontrolējam kādu video attēlu, video kvalitāti, mēs iegūstam atkarībā no dažādiem iestatījumiem. Un ir ļoti svarīgi, ka šai kamerai mēs varam mainīt iestatījumus attālināt, atrodoties vai nu pie DVR iekārtas ar monitoru, vai atrodoties pat pavisam attālināti caur internetu, caur datortīklu. Mēs varam kontrolēt šo kameru. Un šāda kontrole ir nepieciešama, jo tad, kad objektā mēs uzstādām, sākumā mums ir viens apgaismojums, bet dažādās situācijās tas mainās, un mēs redzam, kad ir nepieciešamība veikt šīs te korekcijas. Ja? Un, piemēram, arī tagad var redzēt, ka, piemēram, kamera ir pavērsta tādā skata virzienā, kur daļa ir tumsā un daļa ir gaisma, ja? Tad skats caur logu. Un, piemēram, ja es nostājos pie loga, man seja pilnīgi nav iespējams redzēt. Un kā mēs varam šo te problēmu atrisināt? Tātad šādi mēs nokļūstam pie kameras regulēšanas iespējām. Te mēs redzam šo te, ko sauc par OSD, On-Screen Display Control menu, ja, tā angliski sauc. Tas ir tas OSD, ko jūs redzat specifikācijā kamerai. Un šeit mēs, piemēram, aizējām uz tādu sadaļu, ko bieži izmanto Backlight Compensation. Ja? Un mēs redzam, ka kamera jau automātiski pielāgojas. Ja ir svarīgi redzēt to, kas ir telpā, nevis kas aiz loga, šāds ir rezultāts, kad mēs uzliekam BLC, jeb Backlight Compensation funkciju. Ja, pirmīt mēs neredzējām mamas seju, redzējām, kas ir aiz loga. Ir vēl cits variants, ka mums ir svarīgi gan tas, ko mēs redzam fonā, gan tas, ko mēs redzam telpā, gan tumšākā, gan gaišākajā zonā. Šim nolūkam ir tas saucamais Wide Dynamic Range, VDR funkcija, kas plašāku tonālo spektru uztver. Ieejam vadības panelī, ejam uz to pašu sadaļu. Šai kamerai, tas ir turpat, kur ir šis BLC, ir arī Wide Dynamic Range. Pagaidām nedaudz, un mēs redzam tādu kā kompromisu, ka mums gan tas, kas ir aiz loga, nu, teiksim, ir labi redzams, gan arī tas, kas ir telpā tumšākajā daļā. Nu, jā, varbūt tas ir kompromiss, un ir grūti varbūt vienmēr piemeklēt pašu ideālāko variantu. Tāpēc arī ir svarīgi izvēlēties pareizo kameras novietojumu, izvairīties no pretgaismas, bet ja nav iespējams no tā izvairīties, tad var to piekoriģēt ar konkrētiem iestatījumiem. Apskatīsimies, kāda vēl mums ir iestatījumi šai kamerai, kas tiek bieži izmantot. Viens no bieži pielietotiem ir dienas nakts kontrole. Pēc būtības tas nozīmē, ka mēs varam iestatīt to, vai kamera pārslēdzās automātiski uz nakts režīmu vai nē. Faktiski naktī, protams, ir labi filmēt nakts režīmā, bet dažreiz ir tā, ka pie papildus apgaismojuma krāsainā attēlā mēs labāk atpazīstam cilvēku un labāk redzam to notikumus saskatām nekā nakts apgaismojumā, nakts redzamībā. Ja, un ir kaut kur tā robeža, ka kamera jau automātiski gribētu pārslēgties, bet mēs redzam, ka krāsainais attēls ir labāks. Un šeit ir tā iespēja mainīt to. Tātad ir automātiskais režīms, ir melnbaltais režīms, ka mēs tieši piespiežam to nakts redzamību ieslēgties. Un ir, ka mēs piespiedu kārtā uzliekam to krāsaino režīmu. Jā.
Es atstāšu uz automātiskā režīma, kas ir visbiežāk pielietots. Un bieži vien ir tā, ka no vienas puses ir iebūvētā nakts redzamība šīm kamerām ar iebūvētām LED gaismām. Ja? Viņas dod to infrasarkano gaismu, un reāli dzīvē tumsā mēs redzam, ka ir tāda sārta gaismiņa. Tas nav tā kā baltais prožektors, bet sārta gaismiņa. Un ir tādas situācijas, ka objektām negribās, lai apkārtēji redz, ka šīs gaismiņas ir ieslēgtas. Un ne visām kamerām tās var atslēgt, bet arī šeit ir iespēja atslēgt šīs gaismas. Jā. Un piemēram šajā sadaļā Advanced, Enter. Piemēram, Infrared Control. Te ir automātiski, ar nakts redzamību ieslēdzās. Normally closed, tas nozīmē, ka parasti šīs infrasarkanās gaismiņas neieslēgsies. Ieslēgsies nakts redzamība, bet nespīdēs tās gaismiņas. Nakts redzamība nozīmē arī, ka tiek noņemts infrasarkanais filtrs naktī, un kamera ir daudz jūtīgāka pret kādiem gaismas avotiem. Līdz ar to šīs infrasarkanās gaismas nemaz nav nepieciešams, ja mums ir kaut kāds lukturs, kas labi apgaismo ielu vai to teritoriju. Vēl viena svarīga lieta, kas ir jāsaka par HD CVI tehnoloģiju. Tad mums ir vairāki kameru modeļi, kas ir dažādās cenu kategorijās, bet šī tehnoloģija kā tāda ir tāds zelta vidusceļš, kas ir pa vidu starp analogajām un IP kamerām. Ja? Agrāk bija tā, ka, ja mēs gribam kaut ko lētāk nopirkt, nācās pirkt analogās kameras, bet ar zemu izšķirtspēju. Ja mums vajag augstu izšķirtspēju, tad jāpērk dārgās IP kameras. HD CVI ir pa vidu. Ja, un faktiski tā ir tāda ļoti racionāla izvēle. Mēs atrodam tādas cenas un kvalitātes, tāds sabalansēts risinājums tas ir. Un atsevišķos gadījumos mums būs augstākas prasības, bet vairumā gadījumu HD CVI tagad ir viena no labākajām izvēlēm. Es ceru, ka jums bija noderīgi redzēt, apstīt šīs kameras iespējas. Šī informācija jums būs noderīga, un jūs atpazīsiet situācijas, kur jūs varētu šādu kameru izmantot. Un tāpat mēs testējam arī citas kameras, izmantojam šīs speciālās testa tabulas, un mēs arī turpināsim stāstīt par šādiem piemēriem. Mums būs jauna video, tāpēc lūdzu sekojiet mūsu YouTube portālā vai mūsu mājaslapā drošībai.lv, kā arī Facebookā. Uz tikšanos gan virtuālajā vidē, gan es ceru arī dzīvē.